Tad mēs lasām stāstu par vienu indiāni. Stāsta nosaukums Atvesļošanās vīzija. Vārga lūkšana šim Miku Maku cilts indiāņu radīja nepārājumu saikni ar augstāko spēku. Tātad Adnāma Litva. Tad vārga lūkšana, 12 soļu grupa. Pulcējamies pirmdien, ceturtdien, 8 vakarā līdz 9 pēc Latvijas laika. Tātad tas ir pirmais solis, ja? Tad kā nostrādāja lūkšana, vai nu tas ir tātad augstākais spēks. Tātad mūsu grāmatas beigās ir šis aprakstīts garīgais pārdzīvojums. Garīgais pārdzīvojums, tātad pieslēgšanās, garīgais pārdzīvojums. В конце книги есть гарīgais духовное пробуждение. Пробуждение, духовное пробуждение, garīgais pārdzīvojums. 157. lapas puse latviešu valodā. 157. на латышском. Tātad pēc 3 sanīm alkohoļus pavadītiem mēnešiem kādu vakaru atgriezos mājās un dzirdēju mūziku un smieklus no kaimiņos notiekošās ballītes. Šajā ballītē bija daži no maniem pudeles brāļiem, un es zināju, ka es tur agrāk vai vēlāk nonākšu. Es negribēju dzert, taču ballīte bija kā magnēts. Mani kratīja bailes, kad es skrēju pāri ielai uz telefonu būdiņu. Es zvanīju savam sponsoram, taču viņš necēla klausuli. Kad skrēju atpakaļ uz mājām, man bija pārņēmusi panika. Nonākot mājās, es devos uz guļamistabu un sēdēju gultas malas. Es paskatījos augšup un teicu tā, nu ko, draugs, izskatās, ka esam palikuši tikai tu un es. Tad viņa lūkšana bija, его молитва была, ну что, друг, мы остались только вдвоем, ты и я. Nu ko, draugs, izskatās, ka esam palikuši tikai tu un es. Ticiet vai nē, tas nostrādāja, это сработало. Nu что, друг, мы остались только вдвоем, ты и я. Tātad ticiet vai nē, tas nostrādāja. Nu, ko, draugs, izskatās, ka esam palikuši tikai tu un es. Ticiet vai nē, tas nostrādāja, šie vienkāršie vārdi nostrādāja. Kaut kas notika, mani pārņēma neliels miers, satraukums atkāpās un es apgūlos un aizmigu. Nonaktis gulēju, labi, tas bija pirmais dziļais miegs. Ilgā laikā šīs klusais lūgums Dievam nostrādāja. Kopš tās dienas es zināju, ka esmu atradis augstāko spēku un ka viņš man palīdzēja. Nākamo mēnešu laikā mana dzīve lēnām sāka mainīties. Tad nākamo mēnešu laikā mana dzīve sāka mainīties, kad es strādāju ar atvesļošanās programmas pirmo soli, tad первый шаг. Es klausījos runātājos un sāku studēt lielo grāmatu kopā ar kādu vecāko biedru. Miku Maku cilts folklorā ir sastopami mazi cilvēciņi, kurus dēvē par bugalademiem. Par bugalademiem. Viņi dzīvo kalnos, taču bieži vien ielavās mūsu mājās, lai mūs izjokot pāris naktīs, lai mēs tos nepamanītu. Kad es pamanīju, ka lielās grāmatas 4. nodaļa mēs agnostiķi likās pavisam citādāk, es stāstīju anamjokot biedriem, ka bugalademija bija kaut ko nodarījuši manai lielai grāmatai. Un vai ziniet, viņi joprojām to turpina darīt arī šodien. Lielai grāmatai. Tagad es saprotu, ka man visvairāk jāpievērš uzmanība garīgajai, un jo vairāk ticības man būs, jo mazāk problēma man būs. Šodien man ir vairāk ticības nekā jebkad agrāk. Un manai ticībai pieaugot, manas bailes mazinās. Puisim, kas pavadījis gadus cietumos, slimnīcās, psihiatriskās slimnīcās, puisim, kas nevarēja pārstāt dzert, bija tikai viena atbilde - anīma alkohoļa 12 soļi. Man ļoti paveicās, ka es tiku vadīts pareizajā virzienā. Manā dzīvē notikušas dramatiskās pārmaiņas. Drīz vien es ceru nosvinēt savu otro skaidrības jubileju. 2 gados man dzīve ir mainījusies. Šodien es sponsorēju citus. Es saprotu vārdu līdzcietība, un es to jūtu. Šobrīd es strādāju pie 8. soļa, un es vienkārši zinu, ka mana dzīve ienāks vēl vairāk prieka turpinot gājienu pa laimīgā likteņa ceļu.
Nu, ot, izlasījām, varbūt ir kādi viedokļi, vēlme padalīties. Ir, nav, nezinu. Есть желание поделиться?